man liekas, vispār nevienai lietai dzīvē, vai tā ir investīcija vai kas, nav absolūti nekāda jēga, ja viņi to neļauj naktī gulēt. Zini, kā var skatīties YouTube video, kur tev saka pēc indeksu fondus, pēc bitkoinu, pēc akcijas, pēc vēl kaut ko, bet ja tur to naudu ieliks un tagad tev ir stress un visu laiku ir jāskatās kaut kas līdzi un nezinu, kur likties. Tas, man liekas, ir vispār sliktākais, kas var būt. Tas pats arī, ja kāds pasaka, tagad vajag tev īres dzīvokli obligāti, un tev vēmiens nāk no ņemšanās ar tu īrnieku, tad arī tas tā nav laba lieta, kur to naudu likt. Jo man liekas, bišķiņ pa daudz cilvēki ir tajā racionālajā matemātikā un atdevēs, un tur visi baigi, tur gudri kaut ko pārrēķina. Bet dienas beigās jau tas ir ok, primāri. Tu to dari atkal apzināti, lai ir mierīga sirds, mierīgs prāts. Tā kā zini, ok, šo es gribu, šo varbūt tā kā nē, tos katru nedaudz iepazinis. Un tad tāds viss liekās kopā. Un drošības pilvens ir arī milzīga daļa tajā visā. Ka vienkārši tev atkal tas ir, viens ir drošībai, bet otrs arī sirdsmieram.